Tātad, pēc viņa atkal dalās savu. Tā, jūs visiem šobrīd vajadzētu redzēt manu ekrānu. Es ceru, ka jūs visi redzat. Tātad, vai jūs visi nākat iekšā? Tā, tad, kā es minēju, mēs uzsākām. Tad semināra laikā jūs droši varat uzdot jautājumu čatēs. Mans kolēģis Jānis no Rabos skolas palīdzēs atbildēt uz dažādiem jautājumiem, vai arī beigās, kad mēs būsim beiguši pašā beigās, mums būs arī tāda neliela jautājuma atbilžu sadaļa, kur varēsiet iespējams uzdot vēl kaut kādus interesējošos jautājumus pasniedzējām. Mēs no savas puses pastāstīsim vēl nedaudz vairāk. Un jā, ja ir vēl kāda papildošana. Mēs gan tos jautājumus, ko jūs iesūtījām, mēs jau esam nodevuši audzinātājām, un audzinātājs attiecīgi jau ir iekļāvuši šos te savā prezentācijā. Bet, ja tomēr vēl kāda rodas vai vēl kaut ko mēs neatbildam, jūs droši jautājat gan čatā, gan arī beigās paceļot roku, lai būtu nedaudz organizētāk. Un tad, jā, kā jau minēju, seminārs tiek ierakstīts. Seminārs būs pēc tam publiski pieejams. Mēs nosūtīsim gan pēc šī te zvana jums pa taisno e-pastā, gan arī rītdien būs pieejams insplay.lv lapā, kurā jūs varēsiet tad pēc tam vēlreiz noskatīties, nosūtīt kolēģiem, vai atnākt apkārt, arī visi materiāli, ko jūs šodien redzat prezentācijas, mēs visi jums arī nosūtīsim e-pastā, lai jums tas viss paliek. Un, jā, vēlreiz liels paldies par ievišanos, un tiešām prieks redzēt tik daudz cilvēkus. Tātad, tas, ko mēs šodien runāsim, tad ir par tiešām kā uzsākt robotikā. Kā es minēju, viņiem, tiem, kas vēl varbūt slēdzās klāt, tad Kulitāra bērndārza Igaunijā, kas atrodas Tallinā, viņiem ir ļoti liela pieredze gan pašiem ļoti aktīvi darbojoties ar dažādiem robotikas rīkiem, gan arī apmācot citus skolotājus, gan Igaunijas, gan pasaules līmenī. Viņiem dodas ciemiņi. Es zinu, ka arī Rīgas izglītības pārvalde devās ciemos pagājušajā gadā pie viņiem apskatīt, kā tas darbojās dzīvē, jo, protams, viens par to ir runāt, un tad šodien mēs vēlējāmies arī iepazīstināt viņus ar jums un dalīties ar šo te pieredzi, jo Latvija ar vien straujāk sāk izmantot un vairāk, jo izmantojot dažādus rīkus, tad šis mums jums palīdzēs vairāk saprast un atbildēsim jautājumu gan kā sākt, gan arī tiem, kuriem jau ir kā izmantot vairāk, kā izmantot dažādās mācību vielās. Un, jā, tad, lai vairāk nekavētos laiku, tātad mēs pārstāvu gan Insplay, gan arī Rabos skolu Latvijā. Mēs atbalstam nākamajā paudzē nepieciešamās zināšanas un prasmu attīstīšanu. Mēs pārsvarā strādājam ar STEM, kas ir, protams, viņiem visiem zinātnes, bet mēs ņemam nevis tikai to šauro STEM, kas ir tikai eksaktās zinātnes, mēs skatāmies kopā plašākā jēdzienā, jau iekļaujot mākslu, jebkurā gadījumā ir svarīgi attīstīt ne tikai loģisko un kritisko domāšanu, bet arī komunikāciju, radošumu, sadarbību un līderību. Un tad, ja mēs skatāmies tādā par izglītības problēmām, tad jā, kādam tā ir skanēja, tad izglītības iestāžu, kas ir viens no tādām lielākajiem izaicinājumiem, kas man, protams, nav jāstāsta jums, jūs noteikti to zināt krietni labāk nekā es, ir tiešām tas, ka tas nāk saistībā ar tehnoloģijām, tā ir spēja veiksmīgi viņus ievest savā mācību iestādē, motivēt skolotājus, kā ar viņiem darboties, rīkoties. Un motivēt skolotājus un parādīt to un ikdienā pielietot saprast veidus, kā to darīt. Tad mēs darbojamies jau Insplay kā tāds, viņi nāk no Igaunijas, un viņi darbojās 32 gadus. Tā kā pieredze ļoti plaša. Viena daļa ir, protams, izglītības rīka, ko mēs šodien arī parādīsim dažādus, un zinu, ka daudz no jums jau lieto dažus no šiem te rīkiem aktīvi. Nākamā daļa, ko mēs ļoti aktīvi nodarbojamies, ir tieši veidojot komūnu. Es pieņemu, daļa no jums jau ir, mums ir izveidota speciāla grupa robotika bērndārzos, kur mēs cenšamies dalīties ar dažādiem materiāliem. Mēs aktīvi arī strādājam pie tā, lai veidotu
mācību, nodarbību plānus, ko pēc tam un idejas dalītos. Mēs rīkojam arī dažādas konkursus, lai mudinātu skolotājus dalīties ar dažādām idejām, kā savādāk vai kā uzsākt ar robotiku, kā iesaistīt to mācību nozarēs. Mums bija nesen novembrī ļoti forši darbiņi iesūtīti ar to, kā bērni darbojās un kā tas ir, kā radoši tam bija arī pieeja. Līdz ar to mēs arī ļoti aktīvi strādājam pie vietējiem materiāliem. Mēs esam apkopojuši gan no Igaunijas dažādas nodarbību plānus, gan arī Latvijā no skolotājiem. Mums ir arī pilots programma, kurā jūs varat pieteikties un uz mēnesi izmēģināt dažādus produktus, lai saprastu, kā tas strādā, lai vispār tiem, kuriem tas nav, jo es zinu, ka ļoti liela daļa no jums atzīmē, kad jūs nekad neesat strādājuši iepriekš īsti ar robotiku, tad pamēģināt to pirmos robotus un saprast, kā to darīt, kā bērni reaģē, kā vadīt stundas, nodarbības šajā gadījumā drīzāk. Un līdz ar to mēs no jums parasti tikai paprasām atpakaļ kādu vienu mācību plānu, ko mēs varam tālāk padalīt. Bet šādā veidā jau mums ir diezgan liels un plašs krājums, kas ir publiski arī pieejams, un to es jums noteikti vēlāk nosūtīšu linku, kurā to var atrast. Tad tālāk mēs Igaunijā arī ļoti aktīvi strādājam pie sacensībām. Latvijā mēs vēl to tik ļoti neesam izmēģinājuši, tāpēc, ka tas ir salīdzinoši jauna lieta Igaunijā. Katrā bērndārzā viņi nodarbojas aktīvi ar robotiku jau. Latvijā mums jau vairāk katru gadu paliek tie bērndārzi, bet salīdzinoši un tā ir mazāk. Tāpat arī mēs nodrošinām apmācības. Mēs esam LEGO Education certificēti treneri, un Igaunijā mums arī ir mentoringa programma, ko mēs šobrīd plānojam arī ieviest Latvijā, lai palīdzētu skolotājiem vienam otru arī atbalstīt, un tāpat arī mēs darbojamies ar zinātnes un radošajām laboratorijām. Tas ir viss tā ekosistēma, ko mēs izveidojam, lai palīdzētu skolotājiem, jo viens, protams, ir tās tehnoloģijas, bet otrs ir svarīgākais, kā viņas izmantot, ko labāk darīt un kādā veidā sniegt šo te pilnvērtīgu risinājumu, ko skolotājs var paņemt, uzsākt un arī ar atbalstu pietiekoši. Tad no manas puses tas arī ir. Paldies pagaidām, kā es teicu, jo tā ļoti īsi, jo jūs visi vēlaties noteikti dzirdēt vairāk kultūras skolotāju pieredzi, tad es lūkšu, jau skatos, ir jau nošārots. Jā. Sveiki! Gribēju pajautāt, kā ir ar krievu valodu? Igauņu kolēģis runās krievu valodā. Vai ir nepieciešams tulkojums, vai lielākā daļa saprot? Varētu čatā vai ja kādam vajag tulkojumu, tad mēģināsim iztulkot. Tā ir droši sakiet, ja mēs esam paredzējuši šobrīd tulkot paralēli. Paralēli to darīt, bet ir jāatcerās, ka kāds neredz slaidus, tas varētu jums būs ar internetu, diemžēl, jo es skatos, kad viss ir, bet ir vajag tulkojumu. Kultīsim. Varēs paralēli tulkot rakstīt? Jā, tad es saprotu, ka ir kam vajag, ir kam nevajag. Tad tiem, kuriem nevajag, tie noteikti var klausīties krievu valodā, un tiem, kuriem vajag, tiem mēs mēģināsim iztulkot. Un pēc tam, kā jau Madara teica, būs ieraksts, un tur mēs noteikti iztaisīsim arī subtitrus latviski, lai vieglāk pēc tam var pāriet, kas. Jā, un šos vairākiem slaidiem pēcens, bet... Tā, tad mēs dosim vārdu mūsu igauņu kolēģiem. Mairi un Anģela. И Анджела. Мы даем слово вам. Я буду вести перевод, тогда, так, медленно и так, паузами. Хорошо? Окей, хорошо. Labdien, добрый день, дорогие коллеги. Здравствуйте. Мы приветствуем вас из нашей роболаборатории. Вы видите, за нашей спиной как раз наши роботы стоят. И мы сегодня здесь, чтобы познакомить вас с нашим опытом, как мы начинали
работику в детском саду, как мы ее проводим, какие у нас успехи, и мы хотим поделиться, чтобы у вас это было также успешно. Tātad kolēģi sveicina no sava bērndārza, kur aizmugurēm redzēt jau robotu audzes. Un viņš pastāstīs par to, kā sāka izmantot robotus savā skolā Igaunijā, kādas problēmas un ko labāk ar to sākt. Нас уже представили и Анжела, и Майри. Мы работаем в детском саду учителями, и у нас уже есть некоторый опыт работы с роботами. Первая наша встреча с роботами состоялась в 2016 году на фестивале Фонда образовательных технологий, информативных технологий. И мы познакомились с роботами, это заинтересовало нас, и мы стали включать их в свою работу. И когда у нас появились первые... Я просто забуду. Tātad pirmā pieredze sākās 2016. gadā, kad sāka izmantot pirmos robotus savā iestādē, un tos arī tad pirmos izmantoja, un šobrīd to robotu jau ir pieauguši robotu skaits daudz lielāks. Таллинское управление образования начало прислать к нам иностранных гостей. Наши педагоги выступали на конференциях, проводили открытые мероприятия для воспитателей других детских садов. Tātad sākumā brauca no ārvalstīm pieredzes apmaiņā. Un tā, principā tā arī sāka. Un tad apmācīt Igaunijas bērndārzu audzinātājas, tā kā iekšēji. 14 февраля 2018 года, то есть 6 лет назад, открылся наш RoboAid. И Таллин поддержал нашу лабораторию с большой суммой в количестве 10 тысяч евро, чтобы мы могли открыть нашу лабораторию. Tātad pirmo laboratoriju atvēra pirms 6 gadiem, 2018. gadā, un ne bez valsts iesaistes. Līdz ar to Tallina palīdzēja naudas izteiksmē 10 000 eiro šādas laboratorijas izveidēji. И в Таллине только 2 детских сада, у которого есть такие лаборатории. Un Tallinā ir 2 šādas laboratorijas izveidotas. То есть в таком большом объеме. Но в других детских садах тоже есть какое-то количество роботов. Но, конечно, значительно меньше. В каждом саду есть небольшое количество. Katrā Igaunijas dārziņā ir kaut kādi roboti, ko viņi izmanto, bet šāda apjomā ir 2 Tallinā. И каждый учебный год к нам приезжают около 5 иностранных групп. Например, из Швеции, Германии, Франции, Голландии. Учителя показывают детям учебные занятия, в которых используются роботы. И мы представляем нашу инновационную лабораторию. И мы знакомим с робототехникой не только... прошу прощения. Tātad brauc pie šīm laboratorijām brauc skolotāji no Vācijas, Zviedrijas un citām valstīm. Es īsti tur nedzirdēju, bet manuprāt, paši apmācīt, tā kā Igaunija apmāca citus skolotājus. И мы знакомим с нашей лабораторией не только иностранных гостей, но и педагогов по всей Эстонии приглашаем, со всей Эстонии приглашаем к нам, и также знакомим родителей детского сада и даем им возможность взять на дом роботов. То есть у нас 2 раза в год такие кампании, когда родители с детьми могут взять домой роботов и попробовать дома с детьми самостоятельно.
Tātad uz šo laboratoriju brauc no visas Igaunijas skolotāji mācīties, kā pielietot šos STEM robotus bērndārzos. Un 2 reizes gadā ir akcija, kad sadarbībā ar vecākiem robotiņi tiek doti uz mājas lietošanu. И также мы выступаем на различных тренингах, мастер-классах и конференциях. То есть мы пропагандируем эти методики и разрабатываем материалы по работе, как внедрить в работу с детьми робототехнику. Tātad arī uzstājas dažādās izstādēs veido materiālus, kā izmantot šos robotus mācībās, citos bērndārzos, video instrukcijas, dažādi materiāli, ko izmanto Igaunijas bērndārzos arī citur. Наша цель использования роботов состоит в том, чтобы учителя смело использовали роботов и знали, как связать их с целями преподавания и образования. Как вы видите, здесь на фотографии видно, что у нас не только молодые учителя используют робототехнику, но и довольно-таки со стажем. То есть наша задача, чтобы все учителя были заинтересованы, разбудить в интерес не только учителя, но также и помощники воспитателей, ассистенты и родители. То есть все, кто имеет причастность к детскому саду, мы всех знакомим с возможностями робототехники. Šīs laboratoriju darbinieki arī iedrošina citus skolotājus, ne tikai jaunos vai ieinteresētos, kas ir saistīti ar, teiksim, robotiku un tā tālāk, bet visus arī skolotāju palīgus, un lai viņi nebaidītos lietot un izmantot šos robotus mācību vielas apguvē. Целевая группа робототехники это все, кто причастны к работе детского сада. Это дети, учителя, ассистенты, помощники учителя, руководство и родители тоже. Te jau slaidā, kā bija jau norādīts, ka mērķis ir visi iesaistītie, gan vecāki, gan bērni, gan palīgi skolotāji, gan paši skolotāji, pilnībā visi, lai būtu iesaistīti šajā роботикас apmācībā un izmantošanā. Из нашего опыта мы видим, что педагоги с нетерпением ждут различных тренингов, которые проходят в детском саду. И больше всего учителя ищут конкретные примеры того, как использовать роботов в учебной деятельности, какие есть идеи и примеры. Кроме того, используют с маленькими детьми, и с детьми особыми потребностями. И с роботами, которые можно использовать на открытом воздухе. То есть на прогулках, на улице. Tātad skolotāji ļoti ir ieinteresēti dažādās apmācībās un arī paši daudz uzzināt, un to mēs arī redzam pēc šodienas pie skolotāju daudzuma, kad Latvija arī ļoti liela interese par šiem STEM ierīcēm, apmācībām un tā tālāk. Un, kā igauņu kolēģi teica, tad viņiem ļoti interesē arī roboti, ko var izmantot ārā lietošanai. Un, protams, mācību materiāli, ko ļoti daudz meklē un dažādi. Un līdz ar to tad arī viņi sniedz šos materiālus ar idejām. Для того, чтобы робототехника работала в детском саду, необходимы два важных фактора. Первое, это должна быть поддержка со стороны руководства. С его согласия можно приобрести новое оборудование. Руководство поддерживает обучение учителей, делится информацией и различных конкурсах и тренингах. И также для того, чтобы эта работа была успешной, должен быть какой-то
ну, энтузиазм, который именно занимается и отвечает за эту сферу деятельности, который организует какие-то тренинги внутри детского сада, следит за техническим состоянием роботов и может что-то подсказать, например, тем, кто, может быть, не так себя уверенно чувствует. И тот, кто зажигает других людей и пытается пробудить в них интерес к этой деятельности. Tātad galvenās lietas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi ieviestu robotiku bērndārzā, pirmais ir vadības atbalsts. Tas ir arī Latvijā noteikti, ja nav vadības atbalsta, tad arī tas nesanāks. Un otrs, kas ir svarīgi, kad ir vismaz viens cilvēks, kas var tā padziļināti jau iedvesmot citus pasniedzējus, citus audzinātājus, palīgus lietot un izmantot, un ja kaut kādas problēmas, kas var ātri palīdzēt atrisināt, teiksim, kaut kādas tehniskas lietas vai kaut kādas nesaprašanas. Как заставить робототехнику работать в детском саде? Это внутреннее обучение для всего персонала. Учимся сами и обучаем других. Мы мотивируем наших коллег, мы обеспечиваем поддержку, мы учимся дома, берем роботов домой и, можно сказать, что играем с ними. Да, и как вы видите... О, да, окей. Tātad, kā vislabāk lietot, ir iekšējās apmācības, mācību iestādē, kolēģi iedrošināšana, kas varbūt baidās lietot. Tad, kā kolēģi teica, tad viņi pat ņem līdzi uz mājām un tā kā spēlēs un izpēta to robotu iespējas arī mājās, lai saprastu, kā viņš strādā. Как вы видите здесь на фотографии, мы в зале собираемся в тихий час. Дети тогда за детьми смотрят помощник воспитателя, а учителя знакомятся с новым роботом. И просто даже не зная его, просто берем, читаем инструкцию и вместе разбираемся. Tātad attēlē redzams, kā skolotāji savācas zālē, tad, kad bērni ir diendusā, un viens otru iedrošina, un visi kopā izpēta robotu iespējas un instrukcijas un skatās, ko ar viņiem var darīt. Конечно, всегда есть те, которые быстрее разбираются в данной технике, и потом они знакомят других и помогают другим тоже разобраться. Ir arī tādi skolotāji, kuri, protams, ātrāk apgūst un saprot robotu darbību, un tad viņi palīdz arī citiem, kuriem varbūt nav līdz galam vai lēnāk. Tā kā vairāk vajag to apmācību, tā kā pastāstīt, kā lietot. Tad tie, kuri ātrāk saprot, tie palīdz citiem. Забегая вперед, вы можете здесь на картинке увидеть за спиной учителей. Мы используем для робототехники малярный тейп, малярный скотч, который на пол клеим. Вы видите, там лабиринт сделан за спиной учителей. Tātad attēlē redzams, aizmugurē bildē redzams, ka arī tiek izmantotas dažādas citas palīga ierīces. Šajā gadījumā tas ir krāsošanas skočs, kas ir salīmēts tur uztaisīts labirints ir aizmugurē no krāsošanas skoča, jo pirmkārt viņš nebojā ne grīdu, ne sienu, un viņu pēc tam viegli var noņemt nost. Почему мы это сделаем? Потому что робототехника – это наша тема. Это объединитель команд. И мы думаем, что мы современные. Да, то есть это дает возможность нам почувствовать, что мы идем с ногом со временем, используем современные технологии. И как видите, вот здесь тоже это наш такой мастер-класс в детском саду, где мы все вместе собираемся, по командам, может, делимся на команды и даем разные задания друг другу и выполняем их с помощью роботов. Tātad, kādēļ to dara Igaunijas dārziņi? Tāpēc, kad robotika ir moderna, izglītības apgūšanas, robotika palīdz vienot arī komandu, un tālāk, teiksim, tā kā mēs izmantojam Latvijā, ka tā ir mūsdienīga izglītība. Un šeit bildē redzams viņiem masterklase, kur sapulcējušies ir paši skolotāji un dots viens otram dažādus uzdevumus, kas ir jāizpilda. Un tā viņi arī paši apgūst jau to pašu robotiku, ko pēc tam bērniem arī rādīt tālāk.
Мгм. Так, то есть полезно знать то, что эти занятия с детьми лучше проводить все-таки, ну, первое знакомство можно с целой группой, но в дальнейшем, может быть, лучше использовать с более маленькой группой. То есть это группа детей от 2, можно индивидуально, можно от 2 до 10 детей. Tātad par robotiem, robotu darbību vislabāk izmantot ir mazās grupās. Pirmo varbūt var lielākā izstāstīt tās vispārīgās lietas, bet vieglāk ir pēc tam strādāt ar grupiņu no 2 līdz 10 bērniem. Перед занятием вы должны убедиться, чтобы роботы были заряжены. А если вы используете их с планшетом, вы также должны убедиться, что аккумулятор планшета также заряжен и что на устройствах и приложениях установлены необходимые обновления. Tad ir jāseko robota, pirms uzsākt lietot robotiņus, nu, ir jāpaseko tāpat līdzi, lai viņš ir uzlādēts, lai planšete, ja tiek izmantota, ir uzlādēta un atjaunināti iestatījumi. Nu, tas ir jebkurai ierīcei nepieciešams, arī portīviem datoriem ir nepieciešami gan uzlāde, gan atjauninājumi. И перед тем, как начать работу с роботами, нужно познакомить всех с правилами, которые нужны для работы с ними. Un pirms uzsākt ar robotu apmācību, nu, tad ir jāsaprot, kā noteikumi, kā viņus izmantot un lietot. То есть робот движется только тогда, когда у него есть ему задана определенная программа. Толкать его ни в коем случае нельзя, они очень чувствительные. Tātad robotus nevajadzētu grūst, stumdīt tā kā rotaļu mašīnītes, bet robotam ir konkrēti uzdevumi, ko viņam iedod ar programmas vai pogu palīdzību. И роботами можно управлять, нажимая на пульте, можно с помощью пульта, можно с помощью компьютера, айпада и также джойстик. То есть некоторые роботы едут как машинка с пультом. Nu, ko jau es iepriekš teicu, robotus tātad vislabāk var izmantot. Ir dažādi roboti, ir kas lietojas ar pulti, ir ko var lietot no datora, no planšetes vai uz datora paša, kā piemēram bībotiem ir podziņas, uz kurām jau ieprogrammē viņa kustību. Язык и речь. Тут можно поставить акцент на обогащение лексикона. Представление готовой работы и описание того, как она была построена и как работает. Рассказывать и придумывать разные истории. Можно сделать театрализованные постановки. Дети могут обучить и инструктировать других по использованию оборудования. Tātad robotus var valoda un runa izmantot bērndārzos, lai papildinātu vārdu krājumu, ir dažādus uzdevumus, kas tika stāstīti, vai režijas, teiksim, režijas veidošana, vai dažādu stāstu pašu veidošana. Nu, respektīvi, robotus var izmantot ne tikai, teiksim, programmēšanā, bet arī valodas un runas apguvēji. Ну и, например, конкретный пример можно соединить картинку и слово, или робот должен проехать от игрушки до слова, например, которое, или соединить буквы между собой. То есть это вот таким образом обучается чтению. Jā, robotu var izmantot arī lasīšanai, savienot, piemēram, robotu var bildi ar burtu vai vārdu, te rotaļu lietu ar kaut kādu konkrētu lietu. Nu, tas ir pie tās pašas valodas un runas apgūves un lasīšanas. Можно также программировать робота так, чтобы с его помощью составить предложение. Например, Tevas uz darbu. То есть папа пошел в магазин. То есть должен робот это программировать так, чтобы он проехал по этим словам.
Tātad robotu var ieprogrammēt arī tā, ka viņš ar viņa palīdzību tiek veidots teikums. Nu, piemēram, šeit bija piemērs, kad tētis iet uz darbu vai tētis iet uz veikalu. Вы можете изучать математику с помощью роботов. Например, это сортировка, счет, программирование, сборка оборудования согласно инструкции, измерение различных маршрутов, измерение скорости движения и расстояний, ориентация. Окей. Tātad robotus izmanto arī matemātikā, dažādu aprēķinu, programmēšanai, protams, šķirošanai, dažādu braucienu mērīšanai, attālumu, nu, dažādas vielas un dažādas apmācības veidus, ko vien var izdomāt. Также можно изучать геометрические фигуры и цвета. И вот, например, здесь на фотографии видно, что здесь зубы, и там микробы различными цветами и фигурами. Šajā gadījumā attēlā ir redzams, kā robotus izmanto krāsu atpazīšanai, un šeit ir attēlā norādīti zobi ar dažādas krāsas mikrobiem. Un ar ģeometrisko figūru attēlā, un līdz ar to ģeometriskās figūras var mācīties. То есть для младших детей это могут быть более легкие задания, допустим, найти все красные фигуры или все зеленые фигуры, то есть определенного цвета. Tātad var meklēt pēc krāsām, tur dažādām sarkanu vai zilu vai dzeltenu, robotam uzdot tādu uzdevumu. Для старших можно уже предлагать более сложные задания, то есть, например, счет, сложение, вычитание, и они должны найти ответ. Un lielākiem bērniem jau var dot arī sarežģītākus uzdevumus, kā piemēram saskaitīt konkrētas figūras vai nu, dažādas lietas, ko viņiem uzdevumus, lai sarežģītāk. И окружающая среда. Тут ребенок может составлять разные постройки и описывать их, отличия, сходства и так далее. Очень важно безопасность оборудования и создание единых правил использования, умение работать в команде. Не менее важно учитывать мнение других и ясно выражать свои мысли. Tātad robotus izmanto arī vides apmācībai, ka bērns kopā ar pasniedzēju izgatavo dažādas ēkas, vides objektus un tās apraksta atšķirības, līdzības. Un tad ir svarīgi iekārtu drošība un vienotu lietošanas noteikumu izveide. Nu, respektīvi arī vides apmācībai robotus var izmantot. То есть дети могут изготавливать разные коврики, сами рисовать маршруты для роботов. Здесь вот, например, видно, что девочка рисует маршрут для озабота. Bērni var arī zīmēt uz pašu savām laukām, veidot savas prasītes. Šajā gadījumā meitene zīmē ceļu, kur būs jābrauc ozobotam. И они могут рисовать какие-то, добавлять какие-то рисунки или по своему желанию, или по заданию учителя. Un var veidot gan zīmējumus, bērns pats grib, gan teiksim, arī pēc skolotāja uzdevuma kaut kādas konkrētas tēmas. Ну и, конечно, разные навыки развиваются при работе с методикой, разные умения и навыки. Nu, un vispārējās prasmes arī tiek attīstītas ar robotu palīdzību. То есть это умение работать в команде. Tātad strādāšana komandā.
Умение считаться с другими, слушать, klausīties citos, быть внимательным и точным, būt uzmanīgiem un precīziem, развивается память attīst atmiņu и умение делать, выполнять задания по определенному алгоритму. un, un atrisināt uzdevumu pēc noteikta algoritma. Это также может хорошо использовать в развитии мышления, навыков решения проблем и настойчивости. Arī attīsta domāšanu, risināšanas prasmes, neatlaidību, jo ne ar pirmo reizi var sanākt robotiņu ieprogrammēt, un tad viņš arī to attīsta visu. Конечно, вот умение работать в паре или в команде тоже очень хорошо развиваются. Jā, nu, kā jau teicu, tad attīsta strādāt komandā un pārī. И тут самые популярные роботы, которые мы чаще всего используем в образовательной деятельности в детском саду. Un šie ir populārākie robotiņi, ko izmanto šīs laboratorijas šie bērndārzi Igaunijā. Первые Bee-Bot и Blue-Bot. Bee-Bots un Blue-Bots. Bee-Bot это простой напольный робот, который нравится учителям и детям. Множество возможностей использования. И дети, и взрослые могут составить коврики или поля. Может быть завязано с большинством предметов учебной деятельности. Tātad Bee-Bots un Blue-Bots ir vienkārši ļoti grīdas robots, kas patīk gan skolotājiem, gan bērniem. Iespējas izmantošanai ir visdažādākās, jo var veidot gan savus paklājiņus, gan izmantot jau esošos, gan veidot dažādas lietas uz grīdas, piemēram, vai un izmantot var vislielākajā daļā mācību aktivitātēs. Это один из самых простых и в то же время таких надежных роботов, которые очень хорошо использовать самым первым для изучения роботики. Šie ir salīdzinoši visvienkāršākie un izturīgi roboti, ar ko sākt izmantot bērndārzā. И если этот желтый полосатый робот-пчелку можно использовать уже в ясельной группе, то синий Blue-Bot уже можно использовать, там, совершать очень сложные математические действия. Его можно использовать не только в подготовительной группе, но даже в школе его используют. Ja strīpaino robotiņu, kas dzeltenais ar melnajām strīpām, Bee-Botu var izmantot tā kā vairāk bērndārzā, tad Blue-Bots jau ir sarežģītāks un viņam ir vairāk iespēju, tā kā, ko viņu var darīt un sarežģītākus uzdevumus. Un līdz ar to var izmantot jau arī sākuma skolā, ne tikai bērndārzā. Bet tas ir no mana viedokļa, kad Latvijā arī ar dzeltenie robotiņi ļoti labi 1., 2., 3. klasē pilnībā pietiek ar tādu, jo Igaunija mums ir tomēr priekšā ar šo visu. Un Igaunijas bērns jau atnākot uz skolu, viņš jau zina vairāk nekā Latvijā, diemžēl. При использовании ковриков учителя полезно иметь готовую сетку. В нашем детском саду в типографии, изготовленной с собственным логотипом, есть игровые коврики, на которых воспитатели и дети могут нарисовать игру по теме. Их очень хорошо использовать, то есть можно нарисовать на них, и можно наклеить готовые картинки. Šajā gadījumā tiek izmantots šis bērndārs Igaunijā izmanto savus paklājiņus, viņiem tipogrāfijā ar viņu logotipu tiek izdrukāti tukši tādi paklājiņi, kur viņi var ielīmēt, uzzīmēt attiecīgu mācību līgumu.
Вот, например, коврик с фруктами, которому можно давать много разных заданий. Например, поехать по желтым фруктам или поехать по фруктам, которые два, поискать пару и так далее. Tātad paklājiņš ar augļiem, kuru var izmantot ar dažādām aktivitātēm, piemēram, braukt pa dzelteniem augļiem vai pa zilajiem, vai sameklēt vienādos augļus. Nu, respektīvi, dažādām aktivitātēm var izmantot jau šādu arī ar augļiem sazīmētu. И рядом коврик с эльфами, его можно использовать уже для самых маленьких. То есть задание может быть такое, чтобы проехать по одинаковым эльфам, то есть одинакового цвета, где все в красной одежде или, наоборот, в синей. Un blakus paklājiņš ar rūķiem, kurus var izmantot mazie bērni, lai, teiksim, viņiem ieprogrammēt robotiņu, braukt pa vienādas krāsas rūķiem, vienādas mīmikas vai vienādiem rūķiem, nu, lai saprastu šās robotu principu un izmantot to. Тут коврик не всегда должен находиться на сетке. Вы уже видели этот с зубами. И тут есть и один лесной коврик, где надо разместить правильно змей. Iepriekš varēja redzēt, bija ar zobiem, un blakus ir paklājiņš, kur jau ir jānovieto, kur dzīvo, teiksim, čūskas, ir jāizbrauc, noliec robotiņu uz čūskas, un tad robotiņu ir jānovirza, vai viņa dzīvo zem kokiem, vai ūdenī, vai zālē, nu, attiecīgi pareizajā vietā. Но и роботы не обязательно могут ездить по коврикам, они могут ездить просто по полу от одного объекта до другого. Tātad robotiņi var braukt ne tikai pa paklājiņu, bet viņi var braukt arī pa grīdu no vienas vietas uz otru vai no viena objekta uz otru. Ну, здесь еще один пример коврика, где надо найти соединить два подходящих объекта, например, какой-то герой и где он может жить, какая картинка ему подходит. Nu, te ir paklājiņš, kur jāsavieno ar pareizo atbildi, kur katrs no varoņiem, teiksim, šajā gadījumā tie ir multiņu varoņi, kur viņi dzīvo, un tad jāsavieno ar pareizi viņi. Можно также использовать просто, например, обои. Var arī izmantot aktivitātēm vienkārši tapetes. И здесь видно, что работа в команде. То есть одна команда и вторая, и это очень сплачивает детей и такой создает командный дух. Un šeit bildē redzams, ka bērni ir sadalīti komandās, un viņiem ir kaut kāds savs uzdevums uzdots, un tas palīdz saliedēt komandas un attīstīt sacensību garu arī. И здесь видно, еще секунду, здесь видно, что, допустим, если в Любота не хватает места для того, чтобы составить длинный маршрут, то эти между собой панели можно соединять. Tātad, lai ierobežotu blūbota, teiksim, kustību, lai viņš neiziet pa tālu, tad, teiksim, blūbotam ir līdzi šeit redzami programmējumie, viņi saucas taktaili, kurus izmanto ar blūbotiem, un tad viņus var savienot savā starpā, izmantot kā norobežojošu vietu. Тут робот-черепаха. Это учит береженному отношению к роботам, подходит для самых маленьких. Первые простые приемы программирования и развивает очень хорошо сотрудничество. Tātad tētēs bruņurupucīts ir domāts pašiem mazākajiem, un viņš palīdz jau pirmās programmēšanas lietas attīstīt jau no mazotnes un veicināt sadarbību. Здесь, например, задание такое, что надо построить ворота для робота, и детям очень нравится, когда робот должен где-то куда-то заехать или проехать через какое-то препятствие.
Tātad bērniem ļoti patīk izveidot, bērni kopā ar pasniedzēju izveido kādus objektus. Šajā gadījumā tie ir vārti, un tad bērniem ir jānovirza robots bruņurupucīts, lai viņš izbrauc cauri vai iebrauc iekšā tajos vārtos, un bērniem šādas aktivitātes ļoti patīk. Ландшафтный робот. Простой. Подходит для использования как и помещений, так и на открытом воздухе. Первые простые примеры программирования. Можно использовать с приложением. Очень хорошо развитие математических навыков. Поворачивается не только на 90, но и на 45 градусов, благодаря чему можно составить более точный маршрут. Tātad TTS ārā robots, kuru var izmantot gan iekštelpās, gan ārā. Izmantot bērniem tieši, lai sāktu programmēšanu un saprastu programmēšanas metodes. Šo robotu var izmantot ar lietotni, un tas palīdz attīstīt matemātikas prasmes, kā arī, teiksim, viņš griežas ne tikai pa 180 grādiem, bet arī 45 grādiem, kas palīdz, teiksim, saprast, cik leņķus un precīzākus maršrutus iestatīt. Если вы видите, здесь в задней части робота есть такая небольшая платформа, куда можно, например, положить какие-то, например, детали Лего, чтобы перевести из одного пункта в другой. Tātad robotam aizmugurē ir tā kā bagāžas nodalījums, kurā var ievietot arī Lego un pārvietojot no vienas puses uz otru un izmantot tā kā kurjeru robotiņu, piemēram. И здесь пример работы, на левой фотографии, здесь пример работы на улице, то есть используется ранее, это когда-то были детские кровати, распиленные на части, из этого дети составили лабиринт. Tātad bildē pa kreisi ir ārā aktivitāte ar šo robotu, kur tiek izmantotas kādreiz bijušas gultas, kas ir sazāģētas, un bērni no tām gultām ir uztaisījuši лабиринту. И, как вы видите, здесь вот тоже еще коды, которые считываются iPad, и там тоже задание или какая-то картинка. Un tā kā arī uz asfalta ir uzzīmēti kodi, svītru kodi, QR kodi, kuri nolasās ar viedierīci, šajā gadījumā pieminēja iPadu, un tur ir vai uzdevumi vai kaut kādas attiecīgas vielas, kas ir jāpārāk. И на фото справа дети палочками измеряют шаги робота. Un labajā tad bērni ar lentīti mēra robota soļus. Вот маленький, милый, простой робот. Можно использовать за столом. Ребенок учится понимать реакцию робота на цвета и линии. Создаем маршруты движения робота, играем в игры. Развивается сотрудничество, терпение и точность. Да, то есть с помощью различных кодов можно увеличить или уменьшить скорость движения робота. Tātad ozobots tiek maz vienkārši robotiņš, kas atpazīst, kam ir sensori uz krāsām. Viņu izmanto uz galda, un ar krāsu zīmuļiem vai krāsu pilspalvām var zīmēt robotiņam maršrutus, kur viņš pārvietosies un dažādas aktivitātes veidot, kas palīdz attīstīt gan sadarbību, gan pacietību. Здесь, например, изучение здоровья, здорового образа жизни. И, например, тут слева правила тарелки, и справа большой и малый круг кровообращения. Šajā gadījumā robotiņu tiek mācītas pārtikas, veselīga pārtika un instrumentu dakšiņas un nazīšu novietojums uz galda, piemēram.
Здесь использование разных картинок и изучение карты Эстонии, например. Šajā gadījumā tiek izmantota karte, Igaunijas karte, lai mācītos par Igauniju. M-Tiny. Это безэкранный, простой и привлекательный робот. Лучшая работа для изучения языков. Первые простые примеры программирования. Диверсификация учебной деятельности. Можно управить с помощью пульта джойстика и с картами. Tātad M-Tiny bezekrāna robotiņš, kas ir ļoti vienkāršs un bērniem ļoti patīk šis robots. Ļoti labs valodu apguvei, programmēšanas, protams, un dažādām aktivitātēm. Robotiņu var vadīt gan ar pulti, gan ar kartiņām. Он очень нравится детям, потому что он может разговаривать и проявлять эмоции. Bērniem ļoti patīk šis robotiņš, jo viņš māk runāt un parādīt emocijas. И он может менять свои роли. То есть он может быть и собачкой, и кошкой, и пандой. Kā arī šis robotiņš var mainīt savu lomu. Viņš var būt gan panda, gan lācītis, gan kaķītis. Вот здесь и на следующей слайде показаны коврики для занятий, которые можно приобрести вместе с роботом. Коврики собираются как пазл и имеют две разные стороны. Šie paklājiņi ir kopā ar M-Tiny, var iegādāties. Viņi saliekat kā puzle un izmantojami dažādām aktivitātēm tieši ar M-Tiny. Viņu ir divi veidi. То есть вы видели уже пример с маленьким, а здесь для более старших изучение цифры и обучение чтению. То есть они должны найти слово и проехать по слову с помощью робота. Šeit ir lielākiem bērniem, teiksim, M-Tiny robotiņiem ir jāizveido vārds un jāpārvietojas pa burtiem, lai izveidotu vārdu. Vai otrā gadījumā. Сфера Инди. Простой и интересный робот. Тоже без экрана. Можно также использовать с приложениями. Программирование и создание маршрутов с цветными картами. Sfero Indi robots, kurš atpazīst krāsas, un viņa pārvietošanās notiek pa krāsu, teiksim, tādiem laukumiem, kuri dod konkrētu uzdevumu. Tur pagriezties, braukt ātrāk, apstāties, un katrai krāsai ir sava nozīme. Здесь видно, как можно использовать, опять же, малярный тейп и расположить карты, чтобы можно было пройти лабиринт. Un šeit ir, teiksim, uztaisīts arī jau redzams, kur ir izmantota līmlente, krāsotāja līmlente, sataisīts labirints, un tad ar kartiņām, krāsu kartiņām tiek saliktas kartiņas, lai Sfero Indi izbrauktu labirintu. Здесь для более маленьких детей. Šeit ir mazākiem bērniem jau uzdevumi, kas jāizdara. Сферопольт. Увлекательный и прочный робот-шарик. Устойчивость к воде и царапинам. Программирование в приложении может использоваться как и в помещении, так и на открытом воздухе. И его можно... Sfero Bolt tātad ir ļoti tāds interesants robots, viņš ir bumba, un viņu var izmantot, viņš ir ļoti izturīgs, viņu var pret skrāpējumiem, viņu var izmantot arī ūdenī, ārā un ieprogrammēt, teiksim, lietotnē, un konkrētus uzdevumus viņš var darīt. И для того, чтобы детям было интереснее заниматься, можно использовать пластиковые стаканчики, на которые можно какие-то картинки прикреплять. Un šeit tiek izmantot tā Sfero Bolt bumba, tiek izmantot uzlikt virsū glāzīti ar mašīnu, un tad izmantot tāds interaktīvāk jau, lai
lai bērniem būtu interesantāk, ka, teiksim, mašīna brauc kaut kādu trasī, piemēram. Также можно с помощью Sphero-Bolt смешивать краски и создавать основы для дальнейших работ каких-то, для аппликаций или для рисования. Tātad Sphero-Bolt var izmantot arī krāsu sajaukšanai, lai pēc tam izmantotu krāsas kādai mākslas darba veidošanai. И наш последний робот – это поезд Интеллина. Там можно построить дорожек, нет экрана, но можно использовать приложение. Поезд считывает цветные коды, которые можно разместить на самом пути. Tātad Intellino gudrais vilciens arī ir robots, kas atpazīst krāsas un var izmantot tāpatās arī dažādām apguves vielām. И вот здесь путешествие, дети путешествуют с помощью поезда Интеллина. И в определенной, здесь, например, было дано задание проехать через города, где есть театры, города Эстонии, где есть театры. Un šeit tiek izmantots Intellino vilcieniņš, lai ceļotu cauri Igaunijai un izmantotu, teiksim, caur lielākajām pilsētām kaut kādas konkrētas vietas apceļot. Мы желаем вам умных действий и робототехника. Это очень просто. Да, и очень весело. Да. Skolotājs Igaunijā iedrošina arī Latvijā lietot robotiku, jo tas ir gudri, un tas ir viegli, un tas ir forši. Да, еще пожелание, что не бойтесь ошибаться. Иногда бывают какие-то ошибки, но не стоит на это обращать внимание, надо идти вперед. Nevajag baidīties. Katram ir kādas varbūt kļūdas vai tā, bet jāiet uz priekšu. Jā, paldies jums. Vēl, protams, būs jautājumi. Te bija arī skatījos par to, kā robotiņi darbojās un kā viņas vadīt ir instrukcijas. Mēs arī, kā es minēju, visiem piedāvājam materiālus. Es varbūt varētu nošērot savu ekrānu. Ir tā, ka kur var atrast materiālus arī to starp instrukcijas robotiņu lietošanai. Viens ir, protams, mums ir mājaslapā speciāls sadaļas sistēma Rīga, kur ir gan mācību katram robotiņiem, gan ideju plāni, ko mēs esam, kā es minēju, ir dabūjuši gan no Latvijas skolu pasniedzējiem. Man liekas, daļa arī es redzēju, kas ir šeit šodien ir iesūtījuši kādu no mācību plāniem. Gan arī no Igaunijas, ko Tera Bērndārs ir dalījies ar ļoti daudz savu pieredzi, ko mēs esam iekļāvuši. Bet tāpat arī tur ir instrukcijas katram robotiņam latviešu valodā, kā uzsākt. Un jūs vienmēr arī, ja jums ir jautājumi vai jūs nezināt, kā ar kādu no šiem te sākt strādāt, jūs varat droši vienmēr mums rakstīt, jo mēs gribam tiešām, lai jums viss sanāk. Un attiecīgi, tad jā, to var atrast mūsu mājaslapā. Mēs regulāri papildinām, tāpat arī mēs cenšamies pēc vairāk dalīties robotikas bērndārs grupā un aicinām arī pārējos. Tāpat ir pieredze dalīšanās savā starpā. Es zinu, arī šodien paralēli mums kaut kā netīšām sakrīt arī Kreākits. Šodien ļoti daudz stāstu par robotiku lietošanu un līdz ar to ir viens ir dalīšanās savā starpā, un otrs ir tiešām droši nākt arī pie mums un skatieties un jautājiet. Jā, bet droši, varbūt ir kaut kādi vēl jautājumi, ko mēs neesam atbildējuši. Es skatos, jā, ka ļoti, ļoti interesanta pieredze. Vai kamēr ir vēl mums pieeja šīm skolotājām, vai ir kādi jautājumi, ka mēs jau esam tā nedaudz pāri laikam, bet es domāju, kādu 1-2 jautājumus mēs vēl varam atbildēt. Labdien! Jā. Jā, vai robotiņi darbojas ar baterijām vai uzlādējās no datora? Ja neskaita Lego Education, viņi ir vienīgie, kuri vēl lieto baterijas. Pārējie visiem nāks klāt vadiņš, un jūs lādēsiet. Jā, lielākoties visiem viņiem ir akumulātori, vienīgais, kuram vēl ir Lego. Bet pārējie jau visi ir pilnībā. Jā, labi, paldies.
Jā, un par bruņurupucīti ir pieejams arī Latvijā. Diemžēl mums šobrīd testa programmā viņš vairāk nav, bet viņi ir iespējams iegādāties. Jā, es jums arī nosūtīšu pēc tam piedāvājumu, ja jums interesē. Vai Es gribēju uzdot jautājumu. Redzu, ka igauņu kolēģītēm aizmugurē ir arī V2 kastes, Lego V2 kastes. Sakiet, vai arī izmantojiet šīs te Lego, nodarbībās pirmskolā? Так, вопрос. Вам сзади есть виду коробки. Вы используете их в обучении в садике и школе? Мы вас не слышим. Да, используем, но в значительно меньшей степени, потому что они требуют больше времени. Да? Jā, varbūt vēl kādi jautājumi? Tātad vēlējāmies arī pateikt, ka būsim izstādē Skola 2024. Tur mums arī būs atsevišķi robotiņi, pa kuriem mēs stāstīsim, rādīsim, dosim pamēģināt. Tā kā, ja ir iespēja, tad droši var apmeklēt arī šo izstādi un satikt mūs. Un tur mēs ne tikai stāstīsim par bērndārzu, bet arī par skolu, par vidusskolas instrumentiem un sākumskolas un dažādām tēmām. Tā kā būs interesanti. Tā kā, ja vēl kādam ir, es skatos, jo jums jau visiem ir jāskrien. Atvainojos, jūs esat veikals kaut kāds robotu? Paša Insplay sadarbojas ar vairākām lietām, tostarp arī robotu izplatību, gan mācību plānu sagatavošanu. Insplay, jā. Jā, un tad mēs vienkārši arī aktīvi sadarbojamies ar Kultūru bērndārzu, mēs viņus visu laiku atbalstam. Un līdz ar to, tāpēc mēs vēlamies atnest jums viņu pieredzi, kā to visu darīt. Vispārējais, lai jums būtu tā iespēja. Man ir jāievada internetā Insplays, jā, un tur jūs varat atrast, jā? Jā, Insplay.lv. Insplay.lv. Es atvainojos, kur bija tā izstāde? Skola 2024, tas būs trešdienas Ķīpselā, jā. Paldies! Jā, par iespēju arī par webināru par sākuma skolu. Jā, mēs kopā ar mūsu sadarbību, mēs kopā strādājam ar Robotu skolu, un Robotu skola aktīvi vairāk strādā tieši uz skolām, un noteikti arī būs pār sākuma skolu. Mēs varam atzīmēt, un tad tuvākajā laikā arī būs arī sākuma skolā. Tātad, bet šoreiz mēs zinām, ka bērndārziem ļoti liela interese, un tāpēc mēs gribējām sākt ar šo līmeni. Bet noteikti arī varam padalīties ar sākuma skolu pieredzi. Jā, vai ir vēl kāds pēdējais jautājums? Ja kas ir droši, jūs varēsiet arī pēc tam iesūtīt e-pastā uz Insplay vai madara@insplay.lv jautājumus. Droši jautājiet, mēs nodosim tālāk attiecīgi arī audzinātājiem, kurus varēs jums atbildēt arī no savas Igaunijas pieredzes, vai mēs jums atbildēsim atšķirībā, kāds ir jautājums. Bet droši sūtiet, jautājiet, un mēs ceram, ka tas bija noderīgi. Paldies. Jā, paldies jums. Paldies. Спасибо, Анда, большое. Тогда сегодня заканчиваем и, наверное, встретимся.